Vēdera muskuļu trenēšana. Guļas uz muguras, pēdas un ceļi pacienti dūres attālumā, tātad starp ceļiem it kā dūre un starp pēdām. Pēdas spiežu cik vien varu grīdā, ka ir sajūta, ka dupsis grib celties no grīdas nost. Sēžu sasprindzinātā, rokas novietotas uz pakauša, vai elkoņi izvērsti vai kopā, tas mazākā, kā saka, ietekme. Zodiņš viegli pievilkts, kustība pirmā vienmēr sāks caur nabu, saspringzinot vēdera muskultūru. Atceļamies līdz lāpstiņu apakšējiem stūriem. Izelpā, ieelpā mierīgi lejās, izelpā augstāk. Ieelpā lēnāk lejā, izelpā augšā. Izpildam vismaz 15-20 atkārtojumus. Nākošais etaps. Viena roka balsta joprojām kakla galvas daļu, otra roka sāniski ar plaukstu uz augšu un paceļamies augšā ar vēdera taisno muskuli, ieslēdzot sānu muskuļus un šķērs muskuli, veicu sāniskus noliecienus. Lāpstiņas nenolaižu lejā līdz neitrālai pozīcijai un pieskaros atkal pie potītes vai papēža. Veicam izelpā kustību, ieelpā atpakaļ. Izelpā kustību, ieelpā atpakaļ. Sēža savilkta, ja kustās ceļi virzoties ar kreiso roku pie kreisās kājas, pretējā virzienā, tas nozīmē, ka šķērs muskulis negrib strādāt. Atkārtojam vismaz 20 atkārtojums uz katru pusi un tikai tad varam nolaisties. Minimums 3 piegājieni katrai vingrinājuma daļai.